Norti, pirmā pārbaudas spēle, 3-4 zaudējumi Čehiem. Kāds tavs pārdoms par maču? Nu, kā vienmēr ir pozitīvas un negatīvas lietas, un šī spēle pierādīja to, par ko es runāju. 1-2, kritiskā gadījumā 3 mēs varam ielaist, lai būtu iespēja aizķerties ar spēli. Šodien tie bija 4, un 4 tas ir pa daudz. Un, teiksim, man nepatika spēles sākums, jo mēs iznācām tādi, atkal latviešu laikam tādi. Vai mēs varēsim, vai mēs drīkstēsim, vai kā būs, ko viņi darīs. Bet ok, pēc tam iegājām labi spēlē un vairāk labi momenti bija, un tur saucamais šis momentum, kad ir jāmet otro trešdaļu, mēs ļoti labi sākām, un mēs zaudējām otro trešdaļu 2-4, bet ne jau tāpēc, ka mūs tur ļoti, kā saka, tālais soliņš, mūs tur vazāts zonā, un Čehi liktu maiņu uz maiņu, mēs ļoti labi sākām. Viens moments, otrs moments, mēs neiemetām. Un jāsakārto ir aizsardzības zonas pāris momenti, kas man nepatīk, ka mēs esam kaut kur pa pasīvu. Pirmais cilvēks jābūt agresīvākam, pēc tam mēs brīžiem sāk spēlētāji atsevišķi spēlēt 1-1, kaut kad mēs spēlējam zonas aizsardzību. Faktiski mūsdienu hokejā tur nav tīri. Tur ir tāds miks pa vidam, bet ar to tas ir jāuzlabo noteikti. Ne? Bet, un lēmumi ar ripu, tas ir tie lēmumi ar ripu. Mēs gribam spēlēt arī, bet mēs negribam sev vest vārdus. Un, ja mēs tā skatāmies no 4 ielaistajiem vārtiem, kas visi bija ielaisti otrajā trešdaļā, tad 3 vārdus mēs jau paši atvedam. Minēja tās kļūdas vairākas. Tavuprāt, kāpēc mēs viņus pielaidām? Tas ir hokejs, un hokejs bez kļūdām nevar būt. Tur jāatrod līdzsvars starp nemest prom un spēlēt. Un šodien mēs ne visos brīžos to līdzsvaru atradām, kā es teicu. Bija situācija, kad mēs aizmetām prom, kad bija ripa mums uz 0-2 reizes, bet neizmetām ārā, ielaidām vārdus, un bija, kad bija jāmet prom, un mēs neizmetām prom, un mēs pārspēlējām un ielaidām vārdus. Tā kā tas ir hokejs, no tā ir jāmācās kļūdām, mācīsimies mums video, rīt paskatīsimies, un bīdīsimies uz priekšu. Kas vislabāk tev patīk šajā spēlē? Tas, ka mēs spēlējam, mēs, kā saka, nenolaidām rokas. Patīk, kā Linards iegāja trešdaļā spēlē, jo mēs arī pret šādu pretinieku gribējām Linardu redzēt, tāpēc arī bija vārds ar maiņu. Kaut gan arī Deivs spēlēja, tur liels pretenzijas pa spēli pret viņu nav. Un tas, ka mēs spēlējam, bija pietiekošs moments, skaidrs. Par nevienādiem sastāviem vakar pirmo reizi tam pieskārāmies. Vairākumā, protams, ka mēs gaidīsim vārdus, bet mums vēl ir viena spēle un pāris treniņi, lai to uzlabotu. Ja tev jānosauc viena galvenā lieta, ko tu vēlies, lai komanda uzlabo uz nākamo pārbaudas spēli un arī līdz čempionātam gatavoties? Lēmumu arī. Paldies!